Tātad tēma ir Latvijas Republikas satversme un satversmes sapulce. Un te iedalās 3 daļās. Šo te analizēšu ļoti maz. Paši satversmi, jo galvenais ir ievads, secinājumi un kāds ir atrisinājums, pamatojoties uz satversmi, uz augstāko Latvijas likumu. Neviens likums Latvijā nav augstāks par šo. Un mēs brīnāmies, kāpēc likums nepilda. Nevienu, ko viņi pieņem un maina un groza. Ja jau to pašu augstāko likumu neciena un nepilda un rupjākā veidā pārkāpt, nu ko tad var vispār vairs runāt par tiem pārējiem likumiem? Tātad elementāri jāsāk ir augstāko likumu. Un te ir tā oficiāli sakot, ir smagi skatīt noziegumus Latvijā pirms 70 gadiem, sākot ar 1940. gadu un pirms 20 gadiem, kas turpinās un nes latviešu tautai smagus zaudējumus. Rezultātā latviešu nācija ir smagi ievainota, nācija pat nereaģē uz savu valsti un iespējams nereaģēs uz noziegumiem pret latviešu tautu. Un par to, kas ir to 70 gadus šeit Latvijā noticis, viņi saka, satversme par to nav rakstīts, satversme tas nav paredzēts, bet būtībā ir jāievēro tas, kas ir rakstīts, nevis tas, kas nav paredzēts. Un es te ļoti īsi, lai neaizstāvētu vairāk par tām atvēlētām minūtēm, tikai par tiem punktiem, kas ir visrupjākā veidā pārkāpt un apzināti pārkāpt un grupā pārkāpt. Tātad 2. punkts, Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, to mēs katrs zinām, kā viņi pārkāpt, turpat nav vērts analizēt, jo Latvijas tautai nekāda vara nepieder. Vara drīzāk Latvijā pieder bankam un visiem citiem, tikai ne Latvijas tautai. Jo suverēnā vara tas ir varas kopums, nevis atsevišķi, it kā mums ir saeima un tur valdība, bet viņi ir tikai pārvaldnieki, viņi nav vara. Nav ne likumdošanas vara, ne valdība, ne arī kāda citas varas, kā jau kolēģi teiks, kas nāk no tiesas sistēmas jurista, ka tā tiesas sistēma vispār tāda, kā pastāv, neatbilst nemaz tam nosaukumam, bet nu to ar ko precīzi jurists saka. Un tad nākošais punkts, kas ar visu to nelaimi dara, tas ir zem vārda saeima. Ir milzīga atšķirības ar to saeimu, ko paredz satversme un to saeimu pēdiņās, kāda ir patreiz. Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem. 5. pāns. Diemžēl Latvijā nesastāv saeima no 100 tautas priekšstāvjiem, jo viņi nav tautas priekšstāvji. Jo tur var apzīmēt vismazākā 21 punktu, kādi viņi ir, bet viņi nav tautas priekšstāvji. 6. punkts. Saeima ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanas. Ir milzīga atšķirība, kā saeima ievēlēja līdz karam Latvijas brīvvalstī un kā ievēl tagad. Brīvvalstī saeimas vēlēšana likums bija izdots satversmes kārtībā. Šeit saeimas vēlēšanas likuma 90. gadā, 91. gadā, 92. pie tā strādāja augstākā padome. Augstākā padome nevarēja pieņemt nevienu likumu satversmes kārtībā. Jebkurš likums, jebkurš lēmums, ko ir pieņēmusi augstākā padome, nav spēkā no pieņemšanas brīža, ko jau atzina attiecībā uz 1940. Tas pats precedents ir jāpielieto arī pie 1990. gada un pārējiem likumiem. Tātad viņi izmainīja vēlēšanas likumu. Tas būtu tas pats, ka Francijā pēc 2. pasaules kara, kā jau mēs zinām, droši vien visi, ka te ir tāda sagatavotība, ir cilvēkiem, kas piedalās šajā svētā lietā, kā varētu teikt, bija šī ģenerāļa režīms Vācijas laikā. Un bija arī, protams, Jugendorganizācija, Hitlera Jugend. Un lūk, tas pats, ja būtu noticis Parīzē, kas notika Rīgā, kad bija šī režīms kopā ar Hitlera Jugendu, tagad pieņem visus likumus, kā Francijā turpmāk dzīvo. Ne tik vien pieņem tos likumus, bet arī izpildu un spiež pārējiem izpildu.
Tas ir neaptverams absurds, kas noticis Latvijā. Augstākā padoma, kas bija augstākā okupācijas vara, kopjā ar komjaunatni un vēl trakāk, ne tik vien ar Hitlerjugend, bet ar nacistu īstajiem biedriem, tātad šī gadījumā komunistisko partiju ar tās vadību. Lūk, tālāk pieņem likumus un pieņem, kad spēkā būs satversme. Un līdz ko viņi pieņēma šo satversmi, viņi vairs nav spēkā no tā brīža. Un te jau 2 pasēdēja cietumā mazliet. Rubiks pasēdēja 5 gadus, jau varbūt 3, 5, piešķirt 13%, jo viņš teica, jūs te darat nelikumīgas no PSRS konstitūcijas puses, viņam bija faktiski taisnība. Viņš nosēdēja kāds 3 gadus. Otrs teica, līdz ko jūs pieņemsiet šo satversmi spēkā, jūs vairāk neesiet nekas no šīs satversmes, jo jūs nemaz neesiet. Augstākā padome nemaz satversmē nav minēta. Nu, to otru teicēju, respektīvi, manis bija toreiz Rīgas Latviešu biedrības priekšētais, ieliku uz kādām pāris dienām drusci cietumā. Tas bija ļoti īsti. Un tad tur ņēma intervijas nāca un tādā veidā pats bugās. Bet tātad tas tik nozīmē to, kā notika tā varas maiņa, pārbūve, kā viņi teica. Nu, un tālāk ir ļoti daudz, ko viņi paši izmainījuši. Bet nākošais galvenais rūpējas pārkāpums, ka tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Pilntiesīgi Latvijas pilsoni nosaka, tas ir 8. punkts. Pilntiesīgi Latvijas pilsoni nosaka pavalstniecības likums no 1919. gada. Un viņi pieņēma pavisam citu pilsonības likumu, tie vairs nav pilntiesīgi pilsoni. Tas ir augstākās padomas pieņemts likums. Viņi pieņēma konstitucionālu likumus un sāk štancēt tos likumus kā uz konveju visu. Tātad tas nekur nedara. Nu, protams, par tādu sīkumu nepieminēsim, kad satversmē bija rakstīts, viņa reiz bija rakstīts un valsts vajadzēja atjaunot. Tā katrs komats bija jāievēro, nemaz nerunāja pa vārdu. Viņi saka no 18 gadiem, ka jāvēl Saeima. Pēc satversmē rakstīts, ka no 21 gadu. Nu, viņi gribēja, lai vairāk ir tie jaunie, kas mazāk sapratīs, un tur tie krievu jaunieši vairāk, un tāpēc pieņēma uz 18 gadiem. Nu, un tālāk 9. punkts. Tātad pats par sevi, ka to nav vārds analizēt. Tur ievēl arī katru pilntiesīgu pilsoni, tātad tie, kas tika ievēlēti. Nav vērts viņu saukt, tur kā 20. Tur jau uzvārds parāda skaidru viņa dzimšanas vietu. Un viņš lūk tagad ir ne tikai vien vēlētājs, bet viņš ir arī Saeima. Nu, tas tā nevar būt. Tas ir tas piemērs, ko es teicu, notika Francija. Absolūti. Nu, un tālāk viņi brīnās, kā tautai apnikuši šī Saeima. Un ka visu laiku 2. gadā sauc, ka jāturās. Iepriekšējā, tā īstajā satversmē rakstīts, ka ievēlēt var tikai uz 3 gadiem. Šie drošības pēc, lai var tautu vairāk mānīt, uzliek viņš 4. Un tā nav brīnums, ka pie tādas rīcības 2. gadā grib viņus atlaist. Un latviešiem arī nav tāda mentalitāte, ka vieniem būtu pie varas jābūt tik ilgi. Tātad tikai 3 gadi var būt, kas ir rakstīts oriģinālā satversmē. Nevis tai viltus satversmē. Nu, pa Saeimas vēlēšanu laiku, tas arī pārkāpts 2 dienām. Te man ļoti īsi jādara ir tas, tie komentāri, jo mums tūlīt tas jābeidz šis jautājums. Un it kā 17. punkts, ļoti vienkārši punkts. Šī Saeima nemaz nevarēja sākt darbu. It kā ļoti vienkārši ir ieliks ar 17. punkts. Jūs gribat apsapienoties un panākt uz priekšu. Jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi atklāja iepriekšējā Saeimas priekšsēdētājs vai prezidija uzdevumā cits prezidija loceklis. It kā ļoti nevainīgs punkts, bet te ir ielikt tā pēctecība. Ja vairs nav no iepriekšējā prezidija neviens, vai nu ir nošauti, vai aizvest uz lāķeriem, vai kaut kā citādā gājuši bojā, tad nemaz nevar atklāt to sēdi. Nu, nav rakstīts šeit, ka var augstākās okupācijas varas, augstākās padomas priekšsēdētājs atklāt Saeimas jaunievēlēto sēdi. Tātad zūd visi pēctecība. Tā nevar notikt. Kas tad jādara tādā gadījumā? Secinājumos tas būs pateikts.
Tātad šāda saima, kā Latvijas laikā pateica, vienkārši neiet. Viņi nevar iesākties. Nu, un tālāk, kas ir mainītie, bet 18. pāns ir ļoti pamācoši arī šeit pie secinājumiem. Gan prezidenti, visi, kas ir bijuši, gan saimas deputāti nodod, kā viņi raksta paši, nodod svinīgo solījumu, jeb zvēres. Un viņi tiešām nodod vēlāk šo zvēres, jo viņi sola, es būšu uzticīgs Satversmei un to ievērošu. Bet viņi nav no pirmās dienas uzticīgs Satversmei un to neievēro, jo viņi atzīst viltus likums, bet īstos ne. Tātad viņi visi ir pie pilnas apziņas. Viņam katram ir izdalīta tā satversme, kuri arī redzams no tās viltus satversmes, ka tie ir pārkāpti. Un viņi no tās pašās pirmās dienas, kad viņi slēdz soli, viņi rupi pārkāp augstāko Latvijas likumu. Nu, tālāk tātad par valsts prezidentu tāpatās tikai uz 3 gadiem varēja ievēlēt pēc oriģinālās satversmes, kas ir spēkā. Un tāpat prezidents sola, ka es turēšu svēts un ievērošu Latvijas satversmi. Diemžēl neviens no tiem prezidentiem, kas ir ievēlēti pēc viltīgā principa, nav to turējuši. Un pats galvenais pārkāpums ir 5. nodaļas likumdošanas 64. pāns, ko daudz satversmes kritiķi arī nepievērš uzmanību, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šī satversmē paredzētā kārtībā un apmēros. Tātad nevarēja, te skaidri pateikt 64. punktā, ka cita likumdošana nevar Latvijā būt. Nekādas augstākās padomas, nekas pārējais, kas šeit nemaz nav bināti, nekādas likums nevar izdot, un ja kādu lēmumu pieņem, tas nav spēkā no pieņemšanas brīža. Un pabeidzot šo te sadaļu, ko neviens neskatās jautājumu, cik es saprotu, pēc tam būs, cik es saprotu. Es tūlīt šodien pabeigšu. Un noteikti jau daudz kas cits vēl būs 2. lasījumā, piebilst. Un tur ir tā, ka galvenais ir ietverts tai preambulā. Nacionālists strīdās ar pārējiem latviešiem. Nu, dabīgi, ja kuram nacionālistam sirds silp labāk, ja tur būtu rakstīts latviešu tauta. Bet, ja tā īsti izpēta to preambulu, tad nemaz nav tik traki par to Latvijas tautu. Jo preambulā viss ir pateikts, ka Latvijas tauta savā brīvi vēlētā satversmes sapulce ir nolēmusi sev šādu valsts satversmi. Ko vēl skaidrāk var ierakstīt? Tātad, kas ir Latvijas tauta? Tie, kas 20. gadā ievēlēja satversmes sapulci, ir skaidri pateikts un viņi pēcnāci. Tātad, tie, kas iebraukuši pēc 40. gada, nav Latvijas tauta. Un Latvijas tauta var nolēmt, neviens cits. Un Latvijas tauta var atkal sanākt satversmes sapulci un nolēmt. Un te ir konkrētais secinājums. Pirmais secinājums. Saeimas deputātiem Latvijas Republikas satversme katram izsniedz un solīja to ievērot un pildīt. Tas, ka nezin kā likumu, un mēs katrs šeit zinām, ka tie Saeimas deputāti, nu vismaz 80% nezina satversmi. Viņi, ja pateikt, kurš ir 64. pāns, viņi nezinātu par to pateikt. Bet likuma nezināšana pasaulē ir skaidrs, ka jurists apliecina, likuma nezināšana neatbrīvo un atbildības. Otrais. Šeit ir par to finanses situāciju. Sakarā satversmes dažādas finanses varas pabalstīja antikonstitucionālu režīmu, pat iedeva tiem naudu, lai uz laiku novērst režīmu galīgo bankrotu. Tā tas notika no satversmes viedokļa. Trešais. Latvijā banku var ir atklāt rafinētu kolonizācijas formu, visrupjākā veidā pārkāpjot satversmi. Tas viss, kas šeit notiek ar banku. Ceturtais. Režīms slēpa likuma pārkāpumus un pat gādā, lai nepublicētu satversmes sapulces vēlēšanas likumus, agrāru likumu un pavalstniecības likumus. Tos internetā meklējām, nevaram atrast. Tātad drīziņ vairs nebūs droši vien jāmeklē steidzīgi. Man jau ir daži no viņiem, un kolēģiem ir, bet droši vien, ka drīz pat nevarēs atrast bibliotekās. Un piektais.
no 1. līdz 4. pārkāpumos minētie ir nodarījuši pārkāpums atsevišķi cilvēki, gan arī sazvērestība grupās, kā antikonstitucionālais veidojums partiju koalīcija padomē. 6. Vainojumie pārstāvji sevi nekad neatstatīs no varas un izdarīto neslēpīs. Tātad, pamatojoties Satversmes un Satversmes preambulas teikto, ir atrisinājums. 1. Satversmes sapulces ievēlēšana un sasaukšana jāizdara sākot no 2011. gada aprīļa un 17. 18. datuma. Nu, vai tas tiks izdarīts, to mēs nezinām, vai tāda spēka būs Latvijā, kas to izdara, bet nu tā ir teorija. Un tūlīt es būšu pabeidz. Te jau tik paliek 1 minūte. Varbūt 2. Lūk, un ievēlo šo Satversmes sapulci, precīzi Satversmes sapulci vēlēšana kārtībā, nevis atkal kā izdomās kādi bijušie komjaunieši vai pārējie aktīvisti. Tas likums ir, un pēc tā šo sapulci ievēro, un konkrēti tajos datumos, jo mēs tos likumos neesam tiesīgi neko labot. Jo šī gadījumā Latvijas situācijā visu var tikai nolēmt Satversmes sapulci. Bet šeit ir maz nians, jo pilsoņu kongresa pārstāvi, tieši tie labākie no pilsoņu kongresa, domā, ka tas var būt bīstami Latvijai. Tātad jābūt tik lielam spēkam no tiem, kas to organizē, jo bolševiki neatzina un svešie, kas te ienākuši arī Latvijas teritorijā caru laikā, viņi neatzina Satversmes sapulci, viņi pat nepiedalījās un boikotēja. Tāpēc arī bolševiki 90. gadā bija līdzīgi tiem Stučkas bolševikiem un visiem pāriem. Viņi arī negribēja to Satversmes sapulci, kas bija vienīgais ceļš. Un tad kongresa delegātiem, kuri man par to jautāja, ļoti vienkārši atbildēja. Šī Satversmes sapulcē noteikti nebūs tiesības labot Satversmi. Šī Satversmes sapulce, 2. Satversmes sapulce pēc kārtas, 1. bija 19. gada ievēlēta. Tātad šī Satversmes sapulce, 20. gada atvainojos, šī Satversmes sapulce, kas 1. tiks sasākta, tagad, tikai varēs atjaunot Satversmes darbību un viņu komisijas varēs izmeklēt pārkāpumus. Viņiem vairāk nevajadzētu lielākas tiesības dot, bet atkarīgs ir no tiem 150 cilvēkiem, ko ievēlēs Latvijas tauta, nevis sveši ievēlēs šajā Satversmē. Tad tās pilsoņu kongresa bažas tika atrisināts. Un 2. Satversmes sasaukšana ir 2020. gada aprīlī jāparāds. Un tad, kad būs kādu brīdi līdz 18. gadam, dažus gadus, tā Satversme strādājas, tā kā viņai pienākās, ka Satversmes sapulce paredzēs, tad mēs redzēsim precīzi, kas tad ir tas maināmais. Viņi bija Latvijas brīvvalstī, īsu laiku bijuši šī Satversme strādājusi un pastrādās tad. Un tad 20. gadā tieši pēc 100 gadiem no Satversmes sapulces sasaukšanas pirmās reizes, lūk, tad varēs izmainīt šie Satversmes sapulces delegāti. Un kāpēc tieši jau būtu ideāli sākt šo lietu darīt nākošgad? Jo Satversmes sapulcē ievēl, kamēr upuru skaits nav strauji palielinājies. Ar katru mēnesi, ar katru nedēļu upuru skaits ir lielāks. Bet no organizācijām, kas to mēģinās darīt, jānostiprinās, tad jāpublicējās un jābūt, kā jau mēs te runājam, ļoti stipra aizsardzība. Jo uzbrukumi būs fantastiski. Neteiksim fantastiski, bet viņi iespēja robežās un iespējas viņu viss. Kamēr to zinu un pieprasa daži cilvēki, nebūs galīgi atrisinājumi. Jo ir tas slavenais teiciens, kā varot krāpt daži šilgi, daudz tildi, bet nevar apkrāpt visu tautu uz visiem laikiem. Un noslēgumā pēdējā minūtē es gribētu teikt par to, kad varbūt, kad piepildītos tas pareģojums, mēs nezinām, cik viņš ir bijis īstenībā. Bet tur ir tā, ka 91. gadā domāju, ka piepildīsies tas viss. 1991. gadā nekā nepiepildies. 2002. ka lasa labiem galiem, to mēs katru zinām, to gadskaitu, kad tad piepildīsies. Un tagad izrādās, ja ilgāk to papēt, ka Latvijā nelasa un neraksta no labās uz kreiso pusi. Un vienīgais gadskaitlis, kas varētu būt pareģojumā, ir 2020.
Tātad, kā mēs lasām 20, 20. Vai ņem to vienu 20 no labā gala vai no kreisā, iznāk abiem galiem. Bet nu tas tā. Bet nu piemērs tāds bija Latvijas valsts. Tāpēc varbūt arī tas pareģojums tika, jo 1919. gadā tieši tāpatās lasās 19, 19. Un tajā 20, 20 varbūt. Nu tas tā atslodzītai drusceņi par tiem pareģojumiem. Mēs jau nedzīvojam pēc pareģojumiem, bet nu pēc satversmes gan vajadzētu dzīvot. Tas būtu tas mūsu mērķis. Paldies, ka uzklausījāt.